Ir diezgan žēlabaini jānoskatās uz visu šo teātri. Progresīviem nevajadzēja būt pa aizsardzības ministriju no paša sākuma. Tad faktiski visi šie 3 gadi ir izmest miskastē. Mums tie droni krīt, un mēs katru reizi organizējam kaut kādas darba grupas, tad kaut kādu komunikāciju, tad mēs tur vēl kaut ko, tad mēs tur saņemsimies, tad mēs tur pakonsultēsimies. Ziniet, tas jau smieklīgi liekas. Tas teātris ir, protams, laba lieta, un tas, kas notiek uz tās skatuves, tas ir interesanti. Man vairāk interesē, kas notiek aiz tiem aizkariem bufetē. Un ko jūs jūtat? Ko jūs esat dzirdējis, kas notiek bufetē? Tad faktiski viss šis jautājums ir saistīts ar iepirkumiem. 2 lietas. Tātad iepirkumiem, un otra lieta ir tā, ka pilnīgi tas ir saprotam, ka jaunās vienotības reitingi krīt. Un viņi krīt tādos ātrumos, ka izskatās, ka viņi nākošajā valdībā, nākošajā saimā varētu iekšā arī netikt. Līdz ar ko bija vajadzīgs šāds skandāls. Jūs domājat, ja tas būtu tik vienkārši, tad tas sprūds būtu atlaists? Nebūtu. Ar kuriem iepirkumiem? To jūs uzprasiet bufetniecei, pamēģiniet. Nav atnākusi šodien Indriksonas kundze. Ko jūs sakat, kas ir teātris un kas ir ieganstini iemesli? Es domāju, ka teātris ir savstarpējas attiecības un noteikti tas, ka viens izliekās nesaprotam, otrs tēlo, ka nezinu. Un faktiski tas rezultāts, es domāju, ir tapis 2 gadu garumā. Es pieņemu, ka nav iespējams, ka Siliņas kundze nezina un nenojauš, ka aizsardzības nozara netiek vadīta pilnvērtīgi, un viņai to mainīt un sakārtot un aicināt profesionāļus palīgā bija iespēja jau vairāk kā 2 gadu garumā. Vai mainīt ministru, vai uzrunāt progresīvos, piedāvāt citu kandidātu. Varbūt tas ir noticis, tas publiskajā telpā nav zināms, bet šobrīd izskatās, ka Siliņas kundze vienkārši izvilka profesionāli, lai piesaktos, es taču jums dodu tagad vislabāko iespējamo, bet tas jau ir par vēlu.